Līdz kamēr es te runāju, bija kaut kas pieķēries. Protams, aizņemts cēli makšķerīt uz augšu un kaut kas jau galā ir, bet norāva, reku copē. Ir kaut kas uzķērās. Redzēju to. Atkal nāk līdzi. Vēl viens asars, redzēju ko. Vēl līdz pašām beigām asars pieķēries. Jā, vēl viens pieķērās. Čau, draugi. Esmu atbraucis kārtē reizi uz Copi. Atbraucu uz Bārtu. Vajadzētu pamēģināt noķert kādu skaistu zivtiņu Bārtā. Uz vienu no populārākām vietām, kur te Bārtā pagaidām makšķerē. Te jau viss nomīcīts, viss ledus ritīgi var redzēt. Makšķernieki ar te daudzi ir. Te var redzēt apkārt, tajā pusē. Viss pilns ar makšķerniekiem. Nav ko daudz gaidīt. Jāskrien urp, ne? Āliņģīši un jāsāk copēt. Kaut kas jānoķer, vai ne? Jā, aiziet. Darbošos atkal ar to pašu urmašīnu un urbu, ko pagājušajā reizi. Un skatīsimies, kā mums te ies, vai ne? Labi, taisam pirmo āliņu. Opt, aiziet. Redzēju, ko. Tā, kas iestā iet iekšā. Ledus te ir ļoti biezs vēl joprojām. Jo superīgi, ne? Vairākas āliņas iztaisīsim. Paskatīsimies tuvāk krasta markādi izarpsim vēl. Jāatrod kādu. Ops. Super, ne? Un tā mēs šodien te meklēsim. Šitā, redz, mazos dažus jau saķēra. Te reku var redzēt, uzliksim ūdi. Parādīšu jums kādus ūdus es esmu iegādājies. Pasūtīja man atnāca ūdus, redz, šitādā te somiņā. Un te ir kopā ar 6 ūdus. Pie mums jau var lietot tikai, protams, 2, ja nemakšķerē. Bet iepakojums skaists. Redz, kādas skaists ūdus. Viņas tā pa 2 ir salikts tādā iepakojumā. Es, protams, sagatavoju uzlikt vēl auklu virsū, āķīt. Tādas interesantas ūdus pasūtīja. Tagad uzliksim vienu, lai te dzīvais arī kompaktu var salikt foršu somiņu tādu. Jā. Tā viņš pa 2 te ir. Un te es likšu vienu, ja es ar makšķerēšu. Šitā viņš te ir, redz. Tāda ērta sakabināšana ir diezgan čiks, iekabina, pieliek karodziņu. Karodziņš, reku, te iespraužās aizmugurē tādā vietā. Tā. Un tā tu karodziņu te iespraudi. Spīd gaismu spilgt. Iespraudi karodziņu te tā vienkārši. Un tev gatavs. Vēl ir interesanti, ko es varu parādīt šitām ūdām. Reku, te ir āķīt, kurā ir iekabināta tādā vietiņā. Un te vēl viņam ir tāda bremzīte. Redz, kad tu sakabini, lai tev neataisās vaļā, to te to bremzīti tā. Čiks, piespiedi, un viņš vairs nekustās. Arī ielaižot āliņģī, tu var bišķi stingrāk pievilkt, lai dzīvais nevelk tev prom uzreiz. Tā, tagad uzliksim dzīvo, lai stāv, un tad turpināsim copīt, jā. Šitā sakabināsim. Ops. Pavadiņi ir atsvariņš. Paņemsim dzīvo, uzkabinās. Nevar saprast, ko lai te uzliek. Vai uzliek šito te mazo zandartiņu vai asarīti. Labi, uzliksim šito te asaru. Varbūt lielā līdaka, bet diezgan paliels asars tāds. Nezinu, uz tādu, ja ņems, tad ņems. Nē, skatīsies. Iespraužu māķīt un reku man būs dzīvais. Ja būs lielā līdaka, tad būs, ne? Labi, ejam, liekam iekšā.
kaut kur ieliksim. Ieliksim šitā te. Pagriezīsim bieži bremzīt, piespiedīs, lai viņš tik viegli nevar atsist vaļā. Tas dzīvais, ja. Un tad, kad līdaku paņem, šitā. Nu, redz, tā es esmu izpildījis to misiju, ko es gribēju jau iepriekš uzlikt dzīvo. Šoreiz izdomāju, ka tomēr ir jāuzliek, vai ne? Un, jā, tā bremzīt arī interesanti tāda. Tu var nobremzēt visu, forši uzlikt, aizklabina karodziņu, tad tu zini. Un vēl ir tas, kad tina auklu virsū, tad jātina uz pareizo pusi. Ja nekad tinās uz otru pusi, uztīs to auklu, tad tā bremzīt pat pievelkās. Tā viņš nobremzēs un zivu nevarēs izvilkt ārā. Tā tu pievelc bremzīt, kad zivu paņem, tad bremzīt atliec vaļā un brīvi var tīt. Šitā. Tādas ir tās ūdas interesantās, vai ne? Makšķerēsim tālāk. Jā, tā es te vēl joprojām makšķerēju. Un, kā lai saka, straumi nes tomēr to mormišku no dīpera staru prom. To mormišku nevar redzēt. Bet, nu, tā dziļums te 3 metri. Kaut kāda zivtiņa mazā ķerās, bet tā, lai pieķert uz kaut kas nopietnāks vēl nav bijis. Kādu brīdi jau es te makšķerēju mazie vieni, ķīsīšu un pāris asarīšu. Bet tādi kaut kādi normāli asari nav bijuši. Tīt makšķernieki te arī makšķerē, viņam te visādi izskatās, kad arī mazie vieni pagaidām neesmu redzējis, kad kāds kaut kādu vilkt lielu. Tā, viņš ir. Dīperi arī nerāda, ka te būtu zīva apakšā. Tagad uzlikšu šito te muškāpuru. Jāpamēģina uz muškāpuru. Uz motilu tur arī asaras uz motilu noķēra un to ķīši labāk ķērās uz šito te uz muškāpuri, tāpēc, ka motilu uzliek, tad viņi noplēš nost un visu pacapē un viņš izvelc ārā viss tukšs ir. Ķīsis viss apēdis jau. Pagaišais, ka bija makšķerē, tad asari vien ķērās, tad neviens ķīsis netrāpījās. Šodien kaut kā ķīši te arī ir šī vietā. Šitā. Bet tāda cits ir dzīvs kaut kā, nav. Rauda neviena netrāpījās, nezinu. Varbūt, ka ja iebarot, tad kaut kāda rauda parādīties, bet šī vietā pagaidām tikai ķīši un asari. Bet, nav. Šī āliņģi vispār nav cop. Jāuzliek būs šitais te motils, ne? Jāuzliek motils. Jāpamēģina uz motilu. Šoreiz bija tāda interesanta arī ar to motilu. Motilu mums šitādi te pārdeva tādās kārbiņās. Un šitā tādā kūdrā vai tādā iekšā, bet viņš īstenībā labi jūtās, izskatās tas motils. Te tādā tā kā skaidās, grūti pateikt, kas tāds ir, bet viņš tā ļoti labi tur dzīvo. Šitā ir tā mormiška, kas pagājušreiz baigi labi strādāja. Nezinu, šodien jau it kā viņš strādā, bet nav tāda asa, tāda izmēra. Mazulīši te vairāk tikai ir. Jā. Redz, kaut kāda zivs man te pieķērās. Kas tas tāds ir? Oi, kāds mini asarīts. Ritīgi mini asarīts pieķērās. Šī vietiņā. Labi, asarīt peldies atpakaļ. Tev mēs te neturēsim. Kaut vai tādu varbūt uz dzīvo vajadzēja likt. Es jau uzliku diezgan palielu uz dzīvo. Bet es jau gribu noķert lielo līdaku. Vai tur pieķerās, ko tur tādu maziņu paliks. Vai ne? Tā pējam tālāk.
Redz, šitādi te, šodien šitādi te visu laiku ķerām. Maziņie pavisam. Ja pagājuši reizi pie tāda nevarēja tikt, tad šoreiz te visu laiku šitādi te maziņi. Pavisam. Hops. Tad tādi te visu laiku jau ķerās. Visi lielie kaut kur aizgājuši. Čučut, nu, lien lejā. Ledus arī ļoti biesas ir. Vārtā ir ļoti biesas ledus. Te panāc bišķi tālāk. Citā vietiņā ir uzreiz pa veselu metru seklāks rekā. Tajā vietā, kur sāk makšķerē. Pa veselu metru te ir seklāks. Tur, kur bija tad dziļāks, tur bišķi lielāk te asar trāpjas. Te, kur seklu, pa metru seklāks, te ir tikai tāda kaut kā copīta. Hops, uzķērās. Es jau domāju, ka šī āliņģī nebūs nekas. Man liekas, ka šoreiz bišķi lielāks kaut kas uzķērās. Bišķi lielāks pa īkšķi, jo šīs jau tāds smuks asars ir. Redz, un tāds jau 20-nieciņš. Tāds 20-nieciņš jau pieķērās. Hops. Noskatīsies, varbūt vēl kāds atpeldējis būs. Šoreiz man te atnāca. Pirmīt nolaid lejā. Uzreiz nebija tik tāda gaidīšana. Pienāca, nebija tā. Pagājušreiz bija tā, ja bija, tad bija uzreiz zivs. Un šoreiz ir tā, bišķi ilgāk jāpastrādā uz āliņģī. Tad tikai parādās zivs. Redzēs, kā tur būs. Vēl turpināsies copīt šī āliņģi. Tik. Aiziet. Tā apakšā neko nerāda, ka būtu zivs. Dīperi nerāda, ka zivs. Jā, bet man jau pa straumu viņš aiznes sānis. Varbūt arī tāpēc neredz. Viens mini asarīts, viens bišķi lielāks. Bet vairāk tomēr uz upes vidi. Rekā pie krasta. Pagājušreiz bija tuvāk krastam, man labāk ķērās. Šoreiz kaut kā tomēr te, bet te laikam aktīvi asari te pieķerās. Pagājušreiz viņi tādi stāvēja. Jā, bet tad jau arī bija mīnus 15 grādi. 0 plus 1 grāds laukā. Pavisam komfortablāk makšķerēt ir. Nu, nav vairāk. Nav aktīvais, vairāk neviens nepienāks, ja? Nu, kur tu esi? Kilogramiņi nebūs. Tik tīrīgi. Tāda liela asara nebūs te. Bet kas to var zināt? Visi tādi ļoti caurspīdīgi tie asari. Laikam šie āliņģi nebūs, jāiet būs uz citu. Kaut kāds labāks asarīts trāpījās atkal. Nu, nav baigi lielais. Šitādi te ķerās. Šitādi te. Bet paskaties, kāds viņš gaišs ir. Pilnīgi caurspīdīgs gan arī vai. Ūdens laikam tāds. Atdod. Hops. Jā, vairāk kaut kā tā kā pa vidi grib ķerties. Tā malā nebija tieši vidus daļā. Šoreiz labāk ir kaut kā iet. Viss tā darīšana, man te kaut kur saķērās. Tais vižņos bišķi vējš laukā ir. Viņš te man te saķerās viss. Kaut kur saķērās. Hopt. Aha. Katrā ziņā zivtiņu noķert var bārtā. Nav tā, ka nekas neķerās. Tā ne? Zivtiņa te ķerās. Nu, pienāca pie cita āliņa, viens asarīts bija. Būs vēl kāds te.
Vai tikai viennieciņš. O, ir atkal viens. Tā pie atkal, šis jau labāks ir. Šis jau izklausās, kad būs labāks. Kā iepriekšējais. Nu, kur tu esi? O, jo, šis jau ir skaistāks. Šis jau ir skaistāks, bet, nu, nekāds milzīgais jau nav, bet, nu, ir. Hop. Nu, tā mēs te pamakšķerējam šodien skaistā Vārts upē. Būs vēl viens. Ja jau ķerās zivs, tad jau patīkamāk ir, protams. Ka neķerās. No, kur ir? Būs vēl kāds te. Kaut kādu zivtiņu jau te saķert var, jā. Laikam 2 vasar tikai. Tur iepriekšējā āliņi arī bija 2. Jā, 2 bija iepriekšējā. Viens maziņš, viens lielāks. Un šitajā arī 2 vasarīši. Vairāk nav. Nezinu. Varbūt vajag bišķiņiem kaut ko iemest, lai piesiet viņu pie tā āliņa vairāk. Grūti pateikt. Izurbte. Cik āliņas izurbte? 1, 2, 3, 4, 5, 6 āliņas. Un no 6 trijos. Trijos bija zivtiņas. Un tas jau it kā normāli, tas nav nemaz tik slikti. Ir bijis sliktāk. Kā piemēram vakar es biju aizbraucis uz Durbas ezeru. Noķēru kopā 7 asaras. Nu tādi 15 līdz 20 tādi tur pieķērās. Bet, nu, tik retas copes. Nu, ļoti retas. Un ledus tur 50 centimetri, diezgan pat varētu pamēģināt atpakaļ kādā, varbūt. Bet es nezinu, es urpšu jaunas meklēšu, jaunu vietiņu. Šī vietā nav. Redz, eksperimentu pēc pamēģināsim šitādu te mormišku tādu ļoti spilgti palaist ar motivu. Nekur pagaidām es neaizgāju, bet tā pašā āliņi pamēģināsim. Kā varbūt šitas labāk piesaistīs tagad uzmanību. Tomēr viņi ļoti spilgti tādu mormišku. Pamēģināsim. Vai ne? Viņai arī mazāks āķīts ir tāds. Mazāks āķītis, bet ļoti spilgta. Pamēģinās varbūt, ka šitas vairāk piesaistīs šodien. Jo pagājušajā reizē tā tumšā labi strādāja, tad bija augsts laiks, tagad siltāks. Paliek tomēr nākas pavasara, varbūt zivs tomēr ir bišķi tā kā aktīvāks paliek. Tad varbūt viņām interesē tomēr spilgtāk krāsa. Tas to lai zina. Paeksperimentēsim, paskatīsimies. Bet šito āliņu jau es apmakšķerēju. Redzēs, izurpšu jaunos āliņus, tad varēs saprast. Pamēģinās gan vienu, gan otru, jo pagājušais bija ar tā interesanti no sākuma to gaišo makšķerēju. Negribēju tik labi ķerties kā uz tumšo. Nu redzēs, šodien eksperimentu uztaisīsim tādu. Pagaidām uz to tumšo īstenībā diezgan normāli ķērās. Es nevaru sūdēties.
Bet kā būs ar šitādu spilgtu, varbūt piesaistīs vēl kādu citu zivu, ne tikai ķīšas un asaru, vai ne? Kas tur bija? Kaut kas uzķērās vai kas tas bija? Nevar īsti saprast. Man rādījās laikam jau. Tāda sajūta bija tā, kad bija copa. Bet vai bija? Es nesapratu īsti. Vai aizķērās kaut kur auklu aiz maliņas. Nu, kur tu esi zivs? Jā, šitā mormiška arī laikam vieglāk bišķi ir. Nu, tas jau nekas. Līdz gruntī dabūt varēja, tas ir pats svarīgākais. Tu var dabūt līdz gruntī, tad jau viss ir kārtībā upē. Bet šobrīd šī āliņģi nesakoja topē. Pavarpsim tālāk, vai ne? Šitā laikam nav jau zivs pagaidām. Nu redz, to sarkano spilgto negribēju pamēģināt tagad šito te. Pagājušreiz ar šito te es makšķerēju. Ķerties ķērās, bet tik labs tops nebija. Pamēģināt šoreiz, kas būs, ne? Nu redz, kādu smuku pušītu uztaisīja. Šito vajadzētu ņemt. Šito vajadzētu ņemt, ne? Nu, ko? Kādu laiku es ar šito urbes, ja? Asmeņi jau viņam tur labi. Par to es nešaubos nemaz. Vēl joprojām viņi ir asas ļoti, bet viens, ko es esmu pamanījis, tāds viens mīnus. Viņam redz, te starp to centru, kas urba, un šitiem asmeņiem te ledus sasprūst iekšā, un viņš tad negrib tanī momentā urbt vairāk. Ja slapjo ledu urbu, viņš iet ideāli, vienkārši superīgi. Bet sausajā ledu, kad iet uz beigām, viņam kaut kā te sasprūst tas sniegs, saspiežās, izveidojas tā kā ledus, un tā viņš sāk taisīt brīnums, negrib urbt iekšā. No tāda man pagaidām ir tā pieredze ar šito ķīniešu urbu. Nu, ko? Urpsim tālāk, meklēsim to zivu, kur ir. Citādāk te apstājās šitas āliņas. Labi ir, urbjam. Nu jā, pamēģinājos tām spilgtajām varmiškām un nekas man necapēja. Atgriezās pie tās, ar ko es makšķerēju tumšo varmiškus, tomēr kaut kā labāk tomēr. Bija arī cops vēl. Nu tā. Nu jā, gribēju vēl jums parādīt šito te. Redz, atnāk jau makšķerēt ziemā, kā tad ūdeni iesmel šitajā te spainītī, lai dzīvo uzglabā. Tad paņēma pudeli, izgriez tādu caurumu te šī vietā, lai var iesmelt tā, lai nav rokas jābāž ūdenī. Tad paņem tā, iebāz āliņģī to pudeli un hops, redz, un tur arī ūdeni ieliet dzīvajiem. Čuks, šitā. Nu, ne. Nevajag tev tur bāzt rokas iekšā, neko, vienkārši hops. Nu, šitā kaut kā, ne? Labi, makšķerējam tālāk, cerams, ka vēl zivs ķersies. Bet, nu, diezgan pašvak ķerās, teikšu kā ir. Tāda laba izmēra ret, kurš gadās. Bet, nu, kaut kas jau uzķerās. No tā, makšķerēt ar motilu, tad ar muškāpuru, tad kombinācijā muškāpura motilu. Ķerās gan tā, ja ķerās, bet tā no katra āliņa, no katra, ne katra, bet nu kaut ko noķert var te. Nav tā kā nekas neķerās, bet nu diezgan pašvaki. Pagājušreiz tomēr bija šajā vietā daudz labāk ķērās. Šoreiz kaut kā ne tā, bet, nu, laiks jau ir pagājis, makšķernieki te arī izskatās, visu laiku ir braukuši makšķerēt. Bet, nu, visas zivs nav izķēruši, redz, vēl var noķert. Labi, makšķerējam tālāk.
redz, piebrauc pie kārtējā jaunā āliņa. Šodien viss ir tāda ļoti liela pierunāšana. Viss ar tādu ļoti lielu pierunāšanu. Bet, nu, vairākos āliņos arī nekas nav. Nav nekas. Teiksim, to līperi. Paskatīsimies par dziļumu, kāds te ir, vai ne? Un te pārsvarā 3,5 metri ir tā dziļums. Tur tā tas ir. Laižam iekšā un skatāmies. Kaut kā nesavienojās. Nesavienojās pirmie dīperi. Jā, tāds vidējais dziļums te ir 3,5 metri. Pa kaut kā 10 centimetru mainās. Un dabējām līdz gruntī. Nu, te būs zivs vai nebūs. Šitie āliņi, pirmie divos āliņos neviens opi nebija. Visur ir tā, nav tā kā pagājušreiz bija. Biežāk bija tā, ka ielaiž uzreiz bija copi, bet tagad kaut kāda spēlīt ilgāk vajag tomēr. Tur pašā sākumā, kur uz tiem ķīšiem trāpīt, tur bija, ka nolaid lejā uzreiz ķērās. Bet, kur jāsar tagad, tur nav tā, ka te uzreiz būtu. Pirmīt vispār arī bija tā, kad pamēģināja, nav nekas, pēdējais āliņas aizgāja izcurp vairākas āliņas uz priekšu, un atnāca atpakaļ, tad 2 pieķērās kaut kā. Arī tā. Pagājušreiz arī bija kaut kā tādā veidā. Dažreiz, un šoreiz arī bija. It kā nav, pēc tam viņi tur parādījās. Bet šoreiz palika kaut kāds aizgāja pa upu uz augšu sevi tā lēnām. Bet pa kaut kā pazud man te zivs. Nāksies braukt atpakaļ uz to dziļāko. Tur kaut kāda bija tāda bišķi arī lielāka asara ķērās. Ja ķērās. Bet te ir kurkuļi. Nav nekas te nav. Izurbies vairākas āliņas jāpārbauda visi tie. Ja nebūs tā aizbraukšu tur uz turienā. Pamēģināt. Kur ir dziļāks bišķi. Kaut vai jau saka, kad februārī dzīvs aiziet uz seklumiem. Nav šitā. Būs te copi vai nebūs šī āliņa. Šitajā āliņi būs mums copi vai nebūs. Tuk. Jā, galvenais dīperi arī nevien zivu. Nevien reizi neredzēju zivu. Man liekas, kaut kur vienreiz es kaut ko redzēju, kad bija. Bet vienreiz bija tā, kad ielikt dīperi jau bija apakšā sēž zivs, bet līdz kamēr es nolaidu lejā, viņa aizgāja prom jau. Bet tagad, nav. Nav. Apēdīsim vienu ābolu. Enerģijai. Vai ne? Nu jā. Pa lielam, ko es gribēju teikt, makšķerējies no 11 līdz 3. Tagad arī beigšu makšķerēt. Šodien pietiks. Prieks ir par to, kas ķērās. Neviens monstrs nebija, bet nekas. Ūda arī neizšāva nevienreiz šodien ieliktē ar asarīti. Un tā jau bija interesanti. Ja patīk, uzspiežat tīkšķīt, abonējiet kanāliņu un ziema jau iet uz beigām. Jau redz pluss jau te ir. Ledus jau sāk kust lēnām. Ir vietām, kur ledus ir tā kā te pa vidu vairāk biezāks līdz tai malai, bet otrā malā jau ledus ir jau diezgan plānāks. Tā kā uz upi vēl iet, tad esiet uzmanīgi. Var jau būt kaut kur ir jau izskalojumi, ja tāds laiks tagad. Šitā viņš ir, ne? Asarīši es te noķēru tādus mazos, bet
tos visus laidīšu atpakaļ, viņi man te stāv ūdenī. Lai viņi peldās augu lielāko, ne? Reku te var apskatīties, kādi te ir tie asari, kādi šodien ķērās. Šitādi te, redz, nav nekādi briesmoņi, bet, nu, reku šitas lielākais ir, lielākais asarītis, un tad vēl te ķīši ķērās. Es vēl tur laidu tos mazos asarīšus ar atpakaļ. Vēl tur bija bišķi, bet, nu, ļoti daudz jau neķērās. Šitā. Tā viņš ir. Laiks ir tāds foršs, priekš makšķerēšanas, tā kā vajag. Ja vēl saulīt uzspīdēt, tad jau vispār būtu ideāli. Vai ne? Pa lielam jau bija foršs. Vēl viens. Ot, pa šitām makšķerītēm. Man šitās labāk patīk makšķerītes, kur ir šitās polīti. Citam varbūt patīk tās balalaikas, bet man te, ja gadījumā aiztinās auklu, te garā te uzreiz to var redzēt. Bet balalaiciņai tai tu nevar redzēt, tu vienkārši tini, kaut kas nav. Beigās, uj, kas tev tur sapiņķerējies ir, vai ne? Nu jā. Tā kā, ja patīk, vēlreiz uzspiežat īkšķīti, abonējiet kanāliņu, un tad jau atkal tiekamies pie ūdeņiem, ne? Labi, čau visiem! Jā, vēl viens pieķērās, redzēji? Varbūt, ka vēl kāds būs te. Es te muškāpurs iebēru tajā āliņu. Viņi atskrēja uz manu maliņu. Man liekas, kad izskatās, kad viņi te ir iebarošana, tikai man te nāk klāt pie āliņas. Es skatos, ka tur viens visu laiku sēž vienā vietā, un viņš šitā nekur nepārvietojās. Kaut ko viņš tur ķēr laikam arī. Es tagad iebēru. Uz nobeigumu domāju pasēdēt kā mierīgi. Tik daudz skraidāt, un redz, ir. Asarīts ir, viens uzķērās. Viens norāvās, viens uzķērās. Būs kaut kāds. Kaut kas bija atskrējis, es viņu māliņus. Domāju, nekas nebūs. Bet viens varbūt pieķēries, ka viņš gaisā parādās, ka lielās iemēr nekšķirā. Lai sezonu iet uz beigām, vai jāpatēj kaut ko pamatīt. Nav vairāk. Divi laikam divi. Tagad višķiņ, ka dobiņiem, kas mēs pamatīt. Uzķērās. Super asarīts. Šis jau palielināja man skaitu šodienas. Jā, pēc to ābolu beidzot.